Priča par 3 vārdiem, jeb par to, ka izlemt jau nenozīmē darīt. Tālu no pilsētas, gan drīz pašā kalna virsotnē, dzīvoja kāds vecs un pieredzējis skolotājs. Katru dienu pie viņa gāja cilvēki, skolnieki, lai klausītos gudrības. Reiz, kad visi jau bija sanākuši, skolotājs pārlaida skatienu pār cilvēkiem un nolēma neko nestāstīt. Tā vietā viņš uzdeva klātesošiem jautājumu. Uz baļķa sēdēja 3 vardes. Viena no viņām nolēma ieliekt ūdenī. Cik varžu palika uz baļķa? Cilvēks saskatījās. Jautājums bija tik ļoti vienkārši, ka likās, ka skolotājs taču joko. Palika 2 vardas, teica pats izglītotākais no visiem skolniekiem. Nē, iebilda skolotājs. Iestājās klusums. Pēc tam skolnieki viens pēc otra sāka piedāvāt savus variantus. 1 vārde, nevienas vārdas, kāds teica 4 vārdas. Nē, skolotājs atbildēja un smaidīja. Varbūt palika 3 vārdas, teica pats klusākais, nepamanākais skolnieks, kurš līdz šim klusēja. Kāpēc 3? Vaicāja skolotājs. Jūs jau neteicāt, vārde lēca. Jūs teicāt, vārde nolēma. Tev taisnība, atbildēja skolotājs. Vārde tikai nolēma lekt, bet neko nedarīja, lai to paveiktu. Nekad nejauciet lēmumu pieņemšanu ar darbību. Nolemt nolikt no baļķa nenozīmē patiešām nolikt. Laiku pa laikam kādam jau šķiet, ka viņš jau iet uz savu mērķi, bet patiesībā vēl joprojām sēž uz baļķa. Un viņam apkārt ir tādi pat abinieki, kā viņš pats, kuri skaļi vēl piedvam piebalso, kā jau hardas. Redz, kā tu darbojies, rezultātu nav. Šī ir ļoti vienkārša lieta. Bet dzīvē bieži mēs pieļaujam tieši šo kļūdu. Domāt ir viegli, bet darīt jau grūtāk. Pāriet no domām pie darbiem vēl grūtāk. Cik ļoti gan gribas palikt savās ilūzijās, ka es te aktīvi darbojos, nevis patiešām rīkoties un lekt iekšā augstā ūdenī.